Seminārs vīriešu un sieviešu laimīgas mijiedarbības noslēpumi ir daudz zināšanu apkopojums. Primāri tās, protams, ir senās austrumu zināšanas, kurās tūkstošiem gadu atpakaļ cilvēki noformulēja principus, uz kuriem ir jābalsta vīriešu un sieviešu savstarpējā sadarbība ar mērķi izveidot ģimeni. Taču, lai mēs to labāk saprastu no mūsdienu skatu punkta, es esmu integrējis šajā zināšanās ļoti daudz mūsdienu zinātnes atklāsmes un sasniegumus, kur tikai apstiprina šīs senās zināšanas. Faktiski mūsu ikdiena ir balstīta uz attiecībām starp dzimumiem, un attiecības starp dzimumiem praktiski arī visu laiku attīsta cilvēci, virza to uz priekšu, virza pretī jauniem sasniegumiem un mērķiem. Tāpēc šis seminārs ir katra cilvēka, katra indivīda nepieciešamība, absolūtā nepieciešamība, lai varētu nodrošināt laimīgu, bezkonfliktu privāto dzīvi, gan mājās, gan ģimenē. Un to, ko jūs uzzināsiet šajā seminārā, pareizāk sakot, tas, ko jūs uzzināsiet šajā seminārā, palīdzēs jums gan labāk saprast pretējo dzimumu, gan labāk saprast un apzināties sevi. Jo ļoti daudz kas no tā, ko jūs dzirdēsiet, jums liksies pazīstams, bet būs tā kā jaunatklājums attiecībā pašiem uz sevi, uz savu dzimumu. Jūs atradīsiet izskaidrojumu daudzām savām it kā neveiksmēm vai kļūdām, tāpat kā veiksmēm, un sapratīsiet, kādi ir šie likumi, kuri darbojas. Tāpat kā mēs braucam ikdienā pa ielu ar automobīļiem, mēs ievērojam ceļu satiksmes noteikumus, kas mūs pasargā no dažādām nelaimēm, katastrofām, tā arī mūsu dzīvē ar pretējo dzimumu mums ir jāievēro tādi paši noteikumi. Tas mūs pasargā no konfliktiem, no neveiksmēm un nodrošina mūsu ceļu uz mērķi, uz veiksmīgu, laimīgu un piepildītu noturīgu kopdzīvi. Seminārs notiks sestdienās, Audēja ielā 7 Rīgā, kur 10 lekciju ilgumā, garumā jūs klausīsieties, es stāstīšu šo zināšanu teorētiskās bāzes apkopojumu, kuru cerams jūs pārvērtīsiet iemaņās savā personīgajā dzīvē. Tā kā, manuprāt, ģimene ir visa pamats, visa sākums un arī visa beigas, gan valsts, gan sabiedrības, tad es domāju, ka šo semināru ir jāpadara pieejamu katram. Tāpēc semināram nebūs kādas konkrētas dalības maksas, un to var apmeklēt jebkurš cilvēks, kurš jūt vajadzību pēc šīm zināšanām. Taču tiem, kuri gribēs samaksāt, būs iespēja zieļot. Tā kā, ja jums ļoti gribēsies kaut ko maksāt, es būšu priecīgs un pateicīgs par jūsu ziedojumu. Bet seminārs ir pilnīgi bez maksas, nāciet, klausieties un esiet laimīgi.